Mēs visi zinām, no kuriem cilvēkiem mums jābaidās vairāk un kurās vietās slēpjas bīstamība. Tomēr daudzi vēl nezina, kāds noslēpums glabā no pirmā iespaida mīļi un nekaitīgi saldējumu pārdevēji. Mēs baidamies paskatīties patiesībai acīs un saprast, ka augošais cietušo skaits var nozīmēt tikai vienu. Saldējumu pārdevējs apvieno naids pret cilvēkiem, un katrs no viņiem ir bīstams. Neticat? Uzklausiet mazā Kristapa stāstu. Kad mēs ar mammu gājām uz lielveikalu iepirkties, viņa man vienmēr nopērk man mīļāko saldējumu. Diora šokolādi, garš. Arī vakardien mēs bijām nopirkt saldējumu, bet viņš jau bija iekots. Neuztraucies, viss kārtībā. Jūs redzat, kādas lietas notiek. Pārdevējs tik smaida. Bērnam var būt trauma no tā. Ja iekots tos saldējumus, var būt inficēts. Jūs vēl projām domājat, ka tā ir tikai sakritība? Mūsu redakcijā ir pienākuši neskaitāms daudzums vēstuļu ar līdzīgiem stāstiem. Saldējums ir ticis atvērts un iekosts un pēc tam rūpīgi aizlīmēts, lai neko nenojaušošie un bērni un pieaugušie nepamanītu to iegādes laikā. Bet kāds var būt iemesls šādai darbībai? Tas, ko es teikšu, ir diezgan konfidenciāla informācija, bet mana ilga darba pieredze parāda, ka cilvēki ar bērnības psiholoģiskajām traumām, kuru sekas ir naids pret pasauli un agresivitāte, bieži vien mēdz izvēlēties tieši saldējuma pārdevēja profesiju. Es esmu sastapusies ar šādiem klientiem, un arī mani kolēģi stāstīja man par to. Sanāk, ka cilvēki savas agresivitātes izpausmē izvēlās viscietsirdīgāko veidu. Viņi negaidīti apbēdina bērnus un pieaugušos, kā arī apdraud viņu veselību. Visiem ir jāzina, ka starp naidu pret pasauli un saldējuma pārdevēja profesiju izvēli ir noteikta saikne. Mēdz teikt, būt informētam nozīmē būt apbruņotam. Tagad, kad jūs zināt patiesību, kopā mums būs vieglāk pretoties šiem draudiem.